Sākšu ar šiem te cipariem, paskaties. 505, pazudzi tikai 1000. Tas ir no Mārupes atbraucām 1515,4 km, lai Latvijas pagaidu numurzīmes. Ir, paskaties, mūsu lentā video var apstīties, kā tas sākās, vēlāk būs vēl citi video, bet tagad ir par šo te Nissan stāstu. Un lūk, ir arī Vaira, kas ar šo visu nodarbojās ikdienā. Kā mēs tikām pie šī mašīnas un kur mēs esam? Mēs esam Ukrainā, mēs esam netālu no Umaņas, pa ceļām tālāk uz nākošo brīvprātīgo atbalsta punktu, bet tagad šo mašīnu, kas nāk no Agenduma, ziedotā mašīna, mēs nododām 158. brigādei. Andris Gulbs to aizvedīs, arī brīvprātīgais, viņš pats arī staigā. Liels paldies, ka jūs turpinat, ka mēs kopā turpinam, jo labais vienmēr uzvar, un Ukraina uzvarēs. Paldies! Un lūk, ir arī Ukrainas brīvprātīgais Gulbikungs, un viņš ir latvietis. Sveiks! Labdien, dārgie tautieši! Mēs nododam šo mašīnu. Kur tā ies tālāk? Tālāk viņi iet uz 118. brigādi, 158. bataljonam, kurš pašlaik atrodas Kurskas virzienā un ņem aktīvu līdzdalību kaujās. Pagaidām tur tajā virzienā. 1500 km ir nobraukti. Jāatzīmē, ka nav tā viss vienkārši, bet to ļoti labi strādā saucamais Twitter konvojs vai aģentūra Agendum. Un visi dokumenti, lūk, tehniskā pāsa pagaida. Ja? Ir šie te tranzīta numuri, tiek iesniegtas muitā deklarācijas. Tas aizņem aptuveni stundu uz 20 mašīnām pusotru. Šoreiz mums tā aizgāja. Bet tie 1500 km sanāca, ka mēs ievedām vienkārši mašīnu bišķiņ dziļāk, tas ir aiz Viņitas. Tā Twitter konvojs parasti bišķiņ iebrauc un tur jau sagaida brīvprātīgie no Ukrainas. Tā kā katrs var piedalīties, ja 4. gada gads jau būtībā iet un šīs ir tādas mazās lietas, ko mēs varam palīdzēt, bet arī šeit kādam liekas, jā, bet tas ir 4x4 auto, gāja ļoti labi, jā, ir dūmainība, ir savas ķibeles, bet jebkurš šāds auto palīdz vai nu līdz frontē, vai kā mēs dzirdējam arī frontē, un jā, viņi, piemēram, ved arī lādiņus ar šiem te papildus, teiksim, kad ir beigušies, palīdz savām vienībām. Tā kā viss turpinās, palīdzam, lai kas notiek pasaulē, un, vispār jau ASV pārsteidz mūs visus, bet ikdienas, saprot, fiziski var jau domāt un darīt un justies dažādi un skatīties 72 stundu somu. Tagad labākais būtu, jā, var to somu uztaisīt, bet piesakaties, skatāties, ziedojat gan naudu, gan papildu lietas. Mums šeit ir ķelmeņu maize, mums ir āķis, ir maize, dāmas aizkrauklē, piņu tīklus brīvajos vakaros. Tas viss ir šobrīd, vēl viss tas ir vajadzīgs. Piedalāmies un vismaz dalies ar šo video tālāk. Lai palīdzētu Ukraiņiem. Un tomēr nobraukt 1500 km, es gribēju parādīt arī pašu auto. Un tiešām liels paldies ziedotājiem. Tas ir ļoti liels ieguldījums. Tu redzi, ka konkrēti cilvēki viņu atved uz Ukrainu. Un mēs atdodam konkrētam cilvēkam. Un tas viss nonāks īstajās rokās. Pasties, kāds skaists saloniņš. Burvīgi. Kā minēja, auto nenāk tukši. Noķērām. Ir gan drēbes, gan tīkli un te, kur ir tie tīkli, var redzēt, pinumiņš piesiets lupatiņas. Un paskaties iekšā. Ērts bagāžnieks atverās, viss. X-Trailiņš turpina savu darbu. Šitiem te ļoti Ukraiņu karavīri ir iecienījuši ķelmēni rupmaizi. Paldies jums un ļoti labs kvalitatīvs produkts. Lūk, ir dzīves, bet īpaši paldies, kur ir cilvēkiem no Iršiem, no Latvijas, kur slavu Ukrainai, Citka Oskars, Dievs svētīja Latviju, dāmas pīna tīklus, kur vēl viens iepakojums. Un paskaties, kā nevar iedomāties, mēs gan rakstam par tehnoloģiem, par pultīm, kāpēc vajadzīgs, es to nezinu, izlietotās, bet kur ir telefonu. Telefonos ir tas, ko vajadzīgs ir Ukraiņiem, ir tieši baterijas. Tās tiek ņemts ārā, visticamāk tiek taisīts powerbanks, tas viss nodara droniem, tā kā kaut vai telefonu savu veco var vienkārši atdot, nevis iemest veikalā kopējai zaļā punkta kastītē, bet atdot tieši Ukrainai un sazināties ir daudz vietas, kur to var atdot. Lūk, ir šie te divi tēmturi, atrodat, piedalāties, palīdzat. Rīta trauks mēs jau dzirdējam, tā bija tālu un nebija, tik bīstam mūsu gadījumā.
Bet tas te notiek, tā ir ikdiena, un gribu tomēr, lai katrs pārskatā, kas skatās šo video, padomā, nu, ko tomēr mēs varam darīt, jo arī mums būtu jādod sava ārtava. Un es redzu tādā mēdī telpā, ka ir nogurums, psiholoģiskais nogurums un tāds, un cik var. Bet šī gadījumā parāda, ir tādas mazās lietas, ko var izdarīt, un tad, kad tu pats atbrauc, tad jau ir pavisam cita redzēšana. Tā kā paldies, ka seko, atdodam uz fronti Nissan X-Trail, labs auto, brauca, bišķiņ ir žēl atdot, nezinu kāpēc. Bet ir prieks satikt tādus vīrus kā Gulbi kungs, kas šeit aktīvi darbojās. Diemžēl arī viņa ģimenē ir bojāgājis meitas vīrs, un meita tagad arī aktīvi piedalās, lai palīdzētu un kaldina Ukrainas un Eiropas uzvaru.